lekciju nosaukumu latīniski, man likās, mēs saglabāt unum necessarium, jeb Johana Amos Komenska garīgais testaments. Tas ir diezgan interesants un ļoti būtisks dokuments, manuprāt. Manuprāt, šī ļoti slavenā cilvēka diezgan noniecināts dokuments, viens no viņa pēdējiem rakstiem, ko viņš ir rakstījis grāmatām, kā savu, un arī viņš arī nosauc to tieši par testamentu. Gribētu un pastāstīt par šo te cilvēku un viņa to gaitu, kādu viņš ir gājis un ko viņš ir darījis. Johans Komenskis, jeb Komenijus, kā mēs viņu pazīstam, ir viena no populārākajām personībām vispār. Viņš ir, kā mēs visu to, ja varbūt nepietiekoši zinām to, bet viņš ir bijis skolu reformas, jeb izglītības reformas autors. Izglītības reforma, kura darbojas vēl šodien. Viņš bija revolucionārs tajā ziņā un reformātors, kad viņš pārveido izglītības sistēmu, kura deva iespēju būt pasaulē, kāda viņa ir bijusi līdz šodienai. Proti inteliģentai, kur prot lasīt, kur prot analizēt, kur prot iepazīt un kur prot mācīt savus bērnus. Un tas ir, viņa tas iespējas ir pāri gadu simtiem. Ja tā ir tiešām, tas iespējas ir pielīdzināms tā reformācijai, kuru izdarīja vai Mārtiņš Luters, jeb Kalvins, jeb citi cilvēki līdzīgi viņam un līdzgaitnieki. Tātad tas ir arī tāda milzīga tāda revolūcija bijusi. Un šis viņa darbs, ko viņš ir uzrakstījis pēdējo, tas ir viņa dzīves nobeiguma tāds darbs, un kurā viņš raksta, ka viņš kā noguris cilvēks atgriežas atpakaļ pie pamata, pie vissvarīgākā, kas ir. Un viņš arī šajā te sākotnējā, ievadā, viņš to veltījumu velta Lordam Rupertam Palatīna un augstzemes grāfs, un kas viņam ir bijis svarīgs cilvēks viņa dzīvē. Un viņš tur raksta, ka cilvēki tajā ievadā, ka cilvēki savā dzīvē daudz ko meklē un daudz ko dara, un lielākā daļa no visām šīm lietām ir bezjēdzīga. Viņi nenes nekādu jēgu, un viņš piemin šajā ievadā kaut kādu stāstu, kur kāds gudrs vīrs dod padomu cilvēkam, kurš dodās uz tirgu, nopirkt tikai nepieciešamās lietas un nepirkt to, kas nav nepieciešams. Un tad viņš to salīdzina tādā veidā, ka tā ir mūsu dzīve, kurā mūsu dzīvē ir jādara lietas, kas ir nepieciešams, un nav jādara lietas, kuras nav nepieciešams. Tā ir lieta, kas sabojā mūsu cilvēku dzīvi lielā mērā. Ja runā par to laiku, kurā dzīvoja pats Komenijus, viņš dzīvoja no 1592. līdz 1670. gadam. Un viņa dzīves laikā, tas ir 100 gadi līdz 150 gadi pēc reformācijas sākšanās, pēc Lutera reformācijas starta šāviena, tā var teikt. Un viņš daudz ko ievēro un redz, kas notiek pasaulē. Un viņš iet cauri ļoti traģiskām situācijām. Viņš pats piedzima brāļu draugu ģimenē, un viņu pašu sūtīja, viņš mācījās kalvinistiskā skolā, un tad viņš atgriezās Bohēmijā, viņš ir no Čehijas, Bohēmijas un Morāvijas, viņš pats sev sauc par morāvietiem, un viņu norīkoja būt par skolotāju un sludinātāju, brāļu draugu sludinātāju tādā pilsētiņā Fulnek.
Un no šīs pilsētiņas Fulnek vēl pēc 100 gadiem uz Herrnhūtu devās vecās brāļdraudzes pārstāvi, kas bija visi vācieši, nevis čehi. Un izrādījās ar valdensiešu pēcnācēju, un viņi to labi apzinājās. Tad viņš bija pazīstams ar šiem cilvēkiem šo vidi, jo šajā Fulneka apkārtnē bija šī te vācu kopiena, brāļdraudžu kopiena, kur bija cēlušies no valdensiešiem, un kuriem bija savs bībeles un dziesmu grāmatas vāciski, nevis čehiski. Un visi tie, kas devās uz Herrnhūtu, sakojot Kristiāna Dāvida aicinājumam, viņi bija vācieši un runāja vāciski. Tad bija tā vieta, viņš arī tur bija. Lūk, un šajā laikā, kamēr viņš tur bija, viņš sāk jau darbību pie pedagoģiskiem jautājumiem. Bet iesākās viena no lielākajām traģēdijām, 30 gadu karš, kas bija no 1618. līdz 1648. gadam, ja nekļūdos, un kurā gāja bojā 8 miljoni cilvēku, un tika iznīcināti, man liekas, 2/3 no iedzīvotājiem Ziemeļvācijā, apmēram tāds traģēdijas lielums. Un Bohēmija un Morāvija, kas pirms tam bija evaņģēliskas draudzes pārstāvi galvenokārt, kļuvuši, viņi tika pilnībā totāli apspiesti. Un tā evaņģēliskā ticība bija pilnībā iznīcināta, izņemot pagrīdes grupas, kas bija šo te seno čehu brāļdraudžu pārstāvi. Lūk, un viņš pats piedzīvoja arī traģēdiju. Šajā te laikā viņa sieva un bērni gāja bojā uzbrukumā, spāņu uzbrukumā. Viņi gāja vienkārši tie spāņi un iznīcināja cilvēkus un slepkoja viss, kas negribēja viņiem tūlīt paklausīt, jeb arī, kas bija evaņģēliski noskaņot. Un viņš kādu laiku slēpās pie viena grāfa paspārnē Bohēmijā, un tur viņš uzrakstīja pirmo savu grāmatu Pasaules labirints un Dieva, bija aizmies, Dieva mietas, ir kaut kā tam līdzīgi. Un viņš pēc tam emigrēja un kopā ar citiem brāļdraudžu mācītājiem un dzīvoja Lisā, Polijā, un sāk attīstīt šo te izglītības sistēmas veidošanu. Un šī izglītības sistēmas veidošana bija tik ļoti efektīva, ka viņu gribēja daudz karaļnami, tā skaitā Zviedri un Angļi un Ungārijas un Prūsijas. Un viņš ieguva tādu popularitāti šajā ziņā, kad viņam bija atvērtas galmu durvis. Viņš arī pie lielākās daļas no evaņģēliskiem galmiem vienkārši ierasties un būt tur. Viņu daudzkārt aicināja. Viņš bija daudzu valstu karaļu mīlolis, var teikt, pedagoģijas zinātnieks un šīs izglītības sistēmas, kurā šodien joprojām strādā skolas izveidotājs. Un viņš bija arī filozofs un pazīstams filozofu vidū utopists un pansofijas idejas, ja vispārējas izglītības, kas novestu pie Kristus otrās atnākšanas izveidotājs un Kristus atnākšanas sagatavošana viņam saistījās ar izglītības sistēmu, kad cilvēki būtu izglītoti un viņi varētu sagaidīt Kristu. Viņš bija arī brāļu draudžu mācītājs joprojām un brāļu draudžu bīskaps. Viņu bija ievēlēti pat bīskapu 1648. gadā Lisā, tad tas jau emigrācijā ir. Un pēc tam viņš jau turpina šos izglītības veidošanas sistēmas, Transilvānijas pedagoģijas sistēmu viņš izveido Ungārijā. Un 57. gadā viņš atgriežas Lisā un viņš nokļūst Poļu-Zviedru kara vidū, kur viņš ir Zviedru pusē, jo tie ir evaņģēliskie, viņš bija ļoti evaņģēliski noskaņots cilvēks, protams, jo šajā katoļu uzbrukumā viņš bija zaudējis arī savu ģimeni un tam līdzīgi, un arī savu draudzi. Un viņa šis darbs
pie brāļu draudzēm turpinājās. Viņš uzskatīja, ka brāļu draudze ir ideāla draudze. Viņš rakstījās arī ar Anglijas arhibīskapiem un viņš uzrakstīja brāļu draudžu vēsturi un brāļu draudžu kodeksu, tā var teikt, ratio disciplīne, kur arī mēs varam izlasīt par saistību brāļu draudzēm ar valdensiešiem un viņa bīskapu Stefanu. Un viņš arī rūpējās gribēja, kad visas evaņģēliskās draudzes savā starpā apvienotos. Viņš kaunināja evaņģēliskās draudzes, ka viņas katru kaut ko mēģina par sevīm un dusmojās uz citiem. Un viņš bija, kā es mēs teikt, tāds ekumēnijas sācējs, bet pēc tā ekumēnija bija ārpus Romas baznīcas un viņas lietas. Viņš bija diezgan karēvīgi pret viņiem noskaņots, jo tas bija tas laiks, kurā Romas baznīca gribēja atgūt iespēju un ļoti karēvīgi to darīja un nežēlīgi. Tad viņa šī te draudžu apvienošana bija evaņģēlisko draudžu apvienošana uz Dieva vārda kopīga pamata. Tā kā ļoti interesants tas viņa vēsture. Viņš bija, citiem vārdiem, viens no populārākajiem, populāriem cilvēkiem tajā laikā. Viņa ļoti interesants simboliski tāda vieta, ko Dievs viņam bija iedevis. Viņš bija šis te reformātors, šajā ziņā izglītības reformātors, kas nes ļoti daudz gaismas un izglītības pasaulē, kas atvēra durvis izglītībai vienkāršiem cilvēkiem un visiem cilvēkiem. Un viņš bija tajā vietā, kas bija 150 gadus pēc reformācijas sākuma. Un 150 gadus pirms reformācijas sākuma bija viens cits vīrs, Džons Viklifs, kurš bija reformācijas rīta zvaigzne, kurš iesāka šo reformācijas domas tā publiskā veidā. Ja? Tā reformācija ir nepieciešama. Un šis te Džons Viklifs, viņš bija tas, kurš deva šo uzstādījumu. Tad, kas ir reformācija vispār? Ja? Ko tas nozīmē un kāda tam ir nozīme un jēga? Un šeit ir tas viņa slavenais citāts, ka mēs varam izlasīt: Svētie raksti ir katra ticīgā augstākā autoritāte, ticības standarts un reformu pamats. Tātad svētie raksti. Un pats viņš, Džons Viklifs, iztulkoja angļu valodā Bībeli gan no latīņu tulkojuma tajā laikā. Vēl viena ļoti simboliska nozīme, kurā Dievs bija nolicis Komenijus, jeb Komenski, bija attiecībā ar brāļu draudžu sākumu. Viņš bija viens no, kādreiz sauc par pēdējo brāļu draudžu bīskapu. Viņš nebija pēdējais, bet viņš bija pēdējais no Bohēmijas Moravijas bīskapiem. Un tur bija poļu bīskapi, no kuriem arī tālāk turpinājās tā bīskapu secība brāļu draudzē, kur arī Herrnhutas bīskapi guva to savu secību no poļu bīskapiem. Ja? Bet savā ziņā viņš bija Bohēmijas Moravijas pēdējais bīskaps, un viņa līdzība ar to un viņa secinājumu, ko viņš dzīves galā minēja šajā grāmatā, kurā mēs pieskārsimies pēc mirkļa. Sākumā otrā galā bija brāļu draudžu aizsācējs Pēters Čaučickī, kurš dzīvoja no 1390. gada līdz 1460. gadam, kurš arī runāja par svētajiem rakstiem kā visa pamatu. Un viņš uzskatīja savā grāmatā tāds ticības tīkls, tāda grāmata, ar kur iesākās brāļu draudzes, un viņš nolika robežas, kādai ir jābūt brāļu draudzēji. Un šīs robežas viņi varēja izturēt kāds 30, 40 vai 50 gadus, tad viņi sāk jau atlaist viņus vaļā, jo tas nederēja, nebija pietiekoši populāri. Viņš uzskatīja pēc Čaučickija un mācīja to, ka svētie raksti ir kā tāds tīkls, ar kuru pasaules okeānā zvejo cilvēkus, lai tie neiet bojā. Mēs zinām, ka vecajā derībā okeāns un jūra ir pasaule, simbolizē pasauli, un zeme, tā ir Dieva zeme, ja? jeb Izraēla zeme, jeb draudze. Un viņš mācīja tā, ka ja tīklam ir kāds caurums,
tad ar to kādi cilvēki izkrīt ārā un nevar tikt izglābti. Un viņš teica, ka šis caurums ir, ja mēs paņemam ārā no svētiem rakstiem kādu vietu, jeb kādu pavēli, jeb kādu domu, jeb kādu liecību, tajā vietā ir caurums, kur cilvēki var iet bojā un caur to izkrist un netikt glābti. Un viņš tad stāstīja, ka lielās konfesijas, runājot par romiešiem un Romas katoļiem un visām karalistēm, ka viņas plēš liels caurums šajā tīklā, kur daudz cilvēku izkrīt cauri un Dieva vārds viņus neglābj. Un savā dzīves otrā pusē tātad šis te slavenais vīrs, Johans Amos Komēnijus, viņš nonāk pie šī paša secinājuma, bet tas ir dzīves jau galā. Viņš dzīvo cauri šo dzīvi, cauri visādiem piedzīvojumiem un visādiem notikumiem. Un te mēs nonākam pie šīs vietas, kad mēs varam ieraudzīt to, ka šie vīri, kuri atstāja ļoti lielu ietekmi uz pasaules vēsturi, tāpat tās Mārtiņš Luters, kā mēs tikko dzirdējām iepriekšējā priekšlasījumā brīnišķīgajā par sprediķi, ka visa pamatā ir jābūt Dieva vārdam. Ka Dieva vārds ir visas reformācijas pamats. Un Dieva vārda patiesība ir tā, kas apgaismo cilvēku. Un, ja mēs skatāmies uz pašu reformāciju, tad viņas kodols ir svētie raksti. Kas pirmais, kas tika darīts, svētie raksti tika iztulkoti cilvēku valodā no oriģināla. Ja? Un tas ir tā mācība, ko Dievs cilvēkiem ir atstājis. Nu, lūk, un šis vīrs, kurš bija populārs pasaulē, Komēnijus, un braucis ar cauri un darīja un rakstīja filozofiskas darbus un daudz grāmatas un studijas un tam līdzīgi. Viņš šajās pēdējās savās dzīves dienās, gados uzrakst šo te grāmatu atpakaļ, kur varētu teikt, atpakaļ pie pamatiem, atpakaļ pie Dieva vārda, kur nolikt nost visu to, kas ir, ko cilvēki lieto kā lietas, kas nav nepieciešamās lietas, un paņem to, kas ir nepieciešams. Šis grāmatas tulkojumi varētu teikt vienā vārdā viena lieta nepieciešama, viņi kā angliski tulkoja, varētu tulkot arī vienīgais nepieciešamais. Šī grāmata tad ir sarakstīta 1668. gadā, izdot latīniski, un pēc tam viņa ir tulkota, bet ne tik ļoti daudz, kā šķiet, kāds varētu būt. Šeit ir priekšā 1725. gada tulkojums vācu valodā. Un tas ir interesants tulkojums, izdots Dresdenē. Viņš ir tajā laikā izdots, kad brāļu draudzes Herrnhūtēs atjaunojās, ja, un kurā šis Komēnijus vārds tika pazīstams caur šo te racio disciplīnu un šo vēsturi, brāļu vēsturi, bet šis darbs laikam ir palicis ēnā. Nepārāk daudz ir sekojuši viņam. Bet tālāk arī vāciski ir izdots 845. gadā, man liekas, un vēl viens ir izdevums ir 904. gadā vācu valodā, ko ir izdevusi Komēnijus biedrība. Un tur ir tāds interesants vīrs Ludvigs Kellers, arī priekšvārdu rakstījis un to pasūtījis to izdošanu. Un vēl ir arī angliski tulkojums, kas ir tulkots 1958. gadā brāļu draudzes Betlēmas arhīvs. Arhivāls to darīs. Nu, lūk, un šis darbs ir kā tāds līdzīgs tā Zalmana mācītāja grāmatai, kurā Zalmanas mācītājs iet cauri dažādām lietām pasaules, kurā atklāja to, ka tik daudz bezjēdzīgas lietas cilvēki dara, un viņš saka, tā viss ir neiedzība. Ja? Un niecība viena, saka mācītājs, viss ir niecība. Un Zalmana mācītājs beidzās ar vārdiem 12. nodaļas, kur rakstīts 13. pantā, visas mācības gala vārds ir šis: bīsties Dievu un turi viņa baušļus, jo tas pienāks visiem cilvēkiem. Jo Dievs ik katru darbu vedīs tiesā līdz ar visu, kas ir apslēpts, vai tas labs vai ļauns. Nu, tas apmēram varētu teikt ir arī tas, ko šis
17. gadsimta Zālamans, kur gudrības mēlās tik daudz cilvēku un meklējumi gribēja dzirdēt un lasīt, nonāca pie šī secinājuma. Visām dzīves lietām ejot cauri, šo viņš var ieraudzīt. Gribētu tad nolasīt vairākus citātus no šīs grāmatas, kurā ir 10 nodaļas. Viņa ir ļoti bagātīga un ļoti interesanta. Dažādos aspektos nevar teikt, ka es visam tam piekrītu, kas tur ir rakstīts, jeb arī visu varētu līdzdalīt. Bet galvenās lietas pilnīgi viennozīmīgi un noteikti. Un tās attiecās uz dzīves attieksmi pret Dievu, pret dzīvi un attieksmi pret Dieva vārdu, kas var būt pats galvenais, ko es arī šodien gribētu izcelt šeit. Un par to līdzdalīt. Es ņēmu pamatu šo te tulkojumu. 904. gada vācu valodas tulkojumu. Man arī pieejams arī iepriekšējā gada, 1827. gada vācu tulkojums un arī tas angļu tulkojums, kas varbūt daudz vieglāk apsēdājums, ko es esmu kaut kad cēlis priekšā no tā angļu tulkojuma, bet šis ir tulkot tad no šī te vācu tulkojuma. Nav no latiņu tulkojuma, diemžēl. Lūk, tātad pirmo, ko es gribētu jums sākt priekšā, ir no 2. nodaļas jau. Šī 2. nodaļa runā par to, ka cilvēki nespēja atšķirt vajadzīgo un nevajadzīgā, ka viņi neievēro to, kas viņiem ir vajadzīgs, nemitīgi nodarbojas ar nevajadzīgo, iepinot un saistot sevi tajā. Un tas tādā vācu grāmatā tāda apraksti, kas ir ar nodaļām. Lasīšu 2 citātus, mums nav tās 2. nodaļas. Otrāt, viņš pa punktiem salikts nodaļas, un tad nodaļos ir punkti tādi. Šāds citāts. Galvenais mūžīgais sarežģījumu cēlonis ir tas, ka cilvēki vai nu neprot atšķirt vērtīgo no nevērtīgā. Tas ir vajadzīgo no nevajadzīgā, un liederīgo no neliederīgā un kaitīgā. Vai arī viņiem tas nerūp, vai viņi nevēlās to darīt, kā aitas iet nevis tur, kur tām jāiet, bet tur, kur iet viss pārējās. Vai arī, visbeidzot, viņi negrib pamest to, kas reiz viņiem patika, vai tas būtu labs vai slikts. Un tā šī doma apmēram iet cauri visai šai grāmatai, ja? Un arī tā ievadā, ko es minēju, kad cilvēks iet pa savu dzīvi un negrib ieraudzīt, kas ir vissvarīgākais dzīvē, kas ir svarīgākais mūžības priekšā, kas ir svarīgākais pirms cilvēka aiziešanas mūžībā un kas ir svarīgs pēc viņa aiziešanas mūžībā. Viņš dara to, kas viņam nāk priekšā, kas gadās, kad viņa aizvelk, kas viņam patīkās, un lai arī viņš zina, ka tas ir pareizi to darīt, viņš to ignorē. Un tas ir tāds paradoks, ko viņš piemin šeit, Komēnijus. Nākošais nolasīšana rinda tādiem citātiem, kas to viņa domu līdzdalītu mums, lai mēs varam arī kaut ko no tā gūt un mācīties šodienai. Un ļoti interesants ir viņa attieksme šajā 2. nodaļā. Viņš runā arī par cauri iet Bībeles vēsturē un cilvēces vēsturē, cilvēku attiecības ar Dievu. Un šeit viņš runā par Ābrahamu. 12. punkts, 2. nodaļa. Dievs noslēdz īpašu darības sentēvu Ābrahamu un pasargāja viņu no dzīves kļūdām, grūtībām un briesmām, sacīdams viņam: Nebīsties, Ābraham, es esmu tavs vairogs un tavs ļoti lielais atalgojums. 1. Mūzes grāmata 15. Un tālāk: Es esmu varens Dievs, staigā manā priekšā un esi taisns. 17.1. 1. Mūzes. Tad, ko viņš saka tālāk, Ābrahamam vajadzēja šādu vienu lietu darīt. Pirmais - ticēt visvarenajam, otrais - pildīt viņa gribu, un trešais - no kā nebaidīties, jo viņš bija drošībā Dieva paspārnē. Un arī Ābrahams bija drošībā Dieva paspārnē, kad viņš ievēroja šos 3 priekšrakstus. Taču viņš atkal un atkal grēkoja un atkāpās no ticības Dievam, no dzīves Dievā, no cerības uz Dievu. Šāds viņa aicinājums ieraudzīt ticības pamatus. Tātad ticēt visvarenajam,
pildīt viņa gribu, jeb viņa vārdu, un no nekā nebaidīties, bet paļauties uz to kungu. Tas ir svarīgākās lietas, ko viņš runā, bet arī diezgan vairāk ir par tām ticības lietām. Un šeiksim, ļoti interesants tāds apraksts ir par Izraēlu iziešanu no Eģiptes un ceļojumu par šo tuksnesi, un kā šie cilvēki ir nobīstās no tām tautām, jeb valstīm, pilsētām, kuras viņām būtu jāieņem pēc Dieva pavēles, un atnāk apakaļ šie izlūki un saka, nē, mēs nevaram neko tur izdarīt, un tā. Un tad sako tāds apraksts, ko Mēnijus tā raksta. Dieva dusmas, ko izraisīja šī sacelšanās, gribēja tos visus iznīcināt ar mēri un Mūzu viņu vietā pavairot par lielu tautu. Tas būtu noticis, ja vien Mūzes dedzīgās lūgšanas nebūtu mīkstinājuši Dieva dusmas, bet ar šo nosacījumu, ka pirmie kurnētāji, tie, kas bija atbildīgi par visļaunākajiem plāniem, drīz vien tiktu satriekti un nomirtu. Turklāt Dievs visiem pārējiem zvērēja, ka viņi neieies zemē, apsolītajā zemē, bet paliks tuksnesī 40 gadus, līdz visi būs gājuši bojā. Un tā arī notika. Un tad Mēnijus rakstā teikumu, ejiet visi no jums, kas uzdrošinoties neusticēties Dievam, un tā vietā ticēt saviem muļķīgajiem prātiem un pieredziet, ko nozīmē pārbaudīt Dievu. Skarbs teikums un ļoti nopietns, kurām viņš aicina mums paļauties uz Dievu un Dievu vārdu. 6. nodaļā tālāk ir diezgan interesants apraksts par ticību un svētajiem rakstiem. Viņš šeit runā daudzos aspektos par Kristus likumu. Kā ar Kristus likumu palīdzību mēs varam izvairīties no šiem daudzajiem labirintiem, dzīves labirintiem, kurus mums dažādos veidos pakļauj un aizmāna un piemāna. 22. punkts pēc svētiem rakstiem. Tāpēc, cik bieži kristietis lasa svētos rakstus, tik bieži tas viņam nesīs lielu labumu, ja viņš tos neuzskatīs par svešu grāmatu, kas uz viņu neatiecas, bet gan atpazīst šajā spogulī sev līdzīgu dzīves situāciju. Viņam vienmēr vajadzētu sevi nostādīt tā vietā, par kuru tiek teikts, jeb rakstīts. Viņam vienmēr būtu jāattiecina runa un rīcība uz sevi. Runāt par Dievu vārdu. Ja? Dievs to pašu, ko reizi ir teicis vienam cilvēkam, saka arī visiem, kas atrodas šādā pašā situācijā un rīkojas ar viņiem tāpat. Kā viņš pats reiz rīkojās saskaņā ar savu mūžīgā taisnīgumu mērauklu, ar kuru viņš labajam atmaksā ar labu, bet ļaunajam ar ļaunu. Tad viņš dod šādu padomu. Sāc šādu lasīt savu bībeli, ar visu savu centību centies sekot tam, kas patīk Dievam. Ar riebumu novērsies no tā, kas nepatīk Dievam. Tad jūs iesiet no gaismas uz gaismu, no tikuma uz tikumu, pie īstā Ciānas Dieva. Tad tālāk uz priekšu, nākošais punkts, gan citāts no tā, tikai nevis. Tā kā saprātīgi iedibinātas skolas iedalītas klasēs, tā arī šo augstāko dievišķās gudrības skolu var iedalīt klasēs. Tās mērķis nav nekāds cits, kā apustuļu mērķis – pamācīt katru cilvēku visā gudrībā, darīt viņu pilnīgu Jēzu Kristu. Tās mācību līdzeklis ir Dieva grāmata, Bībele. Bet, lai sasniegtu šo mērķi, nepieciešamas 3 lietas. Visas svētās vēstures iepazīšana, tā kā visas Bībeles iepazīšana. Ja? Pareiza izpratne par visiem ticības, mīlestības un cerības rakstiem. Pārveidošanās par jaunu cilvēku pēc Dieva tēla taisnībā un svētumā. Pirmais posms ir, tā sakot, kristiešu rekrutēšanas laiks, otrais pati cīņa un trešais uzvara un triumfs. Šeit ir ļoti nopietna pamācība, arī kas uz to Pētera Čelčitski varētu salīdzināt, kurā viņš
māca, arī šeit Komēnijus māca, ka Bībele ir mācību grāmata. Arī mācību grāmata, kurā Dievs māca ar visu, kas tur rakstīts. Ka tas ir viss viens kopums. Tas savā ziņā mazliet pretēji, kā mēs dzirdējām par Cincedorfa grāfu. Viņš uzskatīja, ka tas ir tā kā katalogs dažādu lietu. Tad šajā gadījumā viņš runā par to, ka tas ir viens veselums, kas viens paskaidro otru. Turpat tālāk, 24. punkts, tāds citāts. Tātad, tas tā kā jautājums. Tikai Bībele ir vienīgā lieta kristiešiem, vienīgā lieta, kas ir nepieciešama? Viņš pats arī atbild, jā, protams. Bet ar noteikumu, ja mēs meklējam gudrību, kādu Dievs vēlas, sēžot pie Kristus kājām, kā to darīja Marija. Pat tiešām svētie raksti ir gudrības tronis. Un interesanti, Lukas evaņģēlijā, kur ir šī runa par šo Mariju un Martu, kur rūpējās par apkalpošanu, šo viesu, kas bija atnākuši un Jēzus. Un Marija klausījās Jēzus vārdus. Viņa piedalījās tusiņā, bet klausījās, ko runā Jēzus viņa vārdus. Šī ir ļoti būtiska lieta un pamācība, ko dod šis vīrs mums arī šodien caur gadsimtiem. Svētie raksti ir gudrības tronis. Vai jums tad celt priekšā no 8. nodaļas, ir runa par baznīcas labklājību un mācītāju un bīskapu. Ievērot Kristus likumu var nodrošināt baznīcas labklājību, jeb labu dzīvi un sirdsapziņu mierā. Tādā veidā, kā tas citādi nekādi nav iespējams. Tā ir 8. nodaļā, es nolasīšu tādu garāku citātu no 1. un 2. paragrāfa. Bet šādu reliģiju apjukumu, viņš šeit runāt par kristīgo reliģiju samudžināšanu iepriekš, kas ir tā kā labirīns izskatās brīžiem. Pret šādu reliģiju apjukumu nav cita līdzekļi, kā tas, ko sniedz Kristus likums par vienīgo nepieciešamo. Atgriezties pie punkta, no kura visi ceļi sākās. Tas ir pie sākotnējās reliģijas, jeb ticības, šajā nozīmē, ko pirmais cilvēks saņēma no sava un mūsu radītāja. Tad mums pieminēja iepriekšējais runātājs, reformācija ir atgriešanās pie sākotnējā pamata. Reformācija, tad atformēšanās atpakaļ. Las tālāk. Pirmā reliģija bija tik vienkārša, cik vien iespējams, kad visu lietu radītājs atklājās pirmajam cilvēkam kā vienīgais Dievs. Viņš neprasīja no viņa neko vairāk kā vien atkarību, kurai bija jāizpaužas pastāvīgā paklausībā, un apsolīja viņam par paklausību mūžīgo dzīvi. Cik vienkārši bija šī paradīzes reliģija, ticēt vienam Dievam, paklausīt viņam vienīgajam un cerēt uz dzīvību no viņa dzīvības avotu. Dievs tik bieži runājis ar praviešiem salīdzināt mikus vārdus. Tev cilvēki ir sacīts, kas ir labs, un ko tas kungs no tevis prasa, proti turēt Dievu vārdu, jeb tiesu un taisnību, žēlastību mīlēt, būt pazemīgam savu Dievu priekšā. Tās visas bija reliģijas prasības, pirms bauslības un zem bauslības. Ticībā turēties pie Dieva, mīlestībā palikt pie viņa, cerībā turēties pie viņa, tas ir vienīgais, kas tev nepieciešams. Vienmēr ir apzināties un justies atkarīgam no sava Dieva, domās, prātā, gribā, vēlmēs, centienos ar visu savu spēku. Arī viena no pamatdomām, man liekas, un brīnišķīgām, kad mums jājūtās atkarīgiem no Dieva visos šajos aspektos. Lai tālāk 4. paragrāfs, kas ir kristietis? Kristietis nozīmē Kristus, ka viņš ir Kristus māceklis un sekotājs. Tas ir tas, kurš tic tam, ko Kristus māca,
dara to, ko viņš pavēl, un cer uz to, ko viņš apsola. Tikai tas, kurš patiesi ir tāds, tas ir īsts kristietis. 13. punkts, paragrāfs no šīs 8. nodaļas ir šāds. Kas ir šodienas teoloģija? Kā tas tiek pasniegts? Kā tā tiek pasniegts skolās? Tad ir runa par šo 17. gadsimtu, 1600. gadiem, kuros viņš secina, kad teoloģija ir tālu aizgājusi no svētajiem rakstiem. Un tam ir ļoti liels konsekvences dzīvē, un daudzās vēstures posmos cilvēki, kas piedzīvo lielas kādas un traģēdijas, tā skatā šo 30 gadu karu, ko piedzīvo arī Komēnijus, viņi saka, tas ir tam dēļ, ka mēs atkāpāmies no tīra Dieva vārda un evaņģēlija. Redz, turpina. Kādam tam ir jābūt tad šai teoloģijai? Tā ir jābūt rakstus skaidrojošai ar rakstiem. Bet mūsdienās praviešus un apustuļus skaidro cilvēki, kas nav apustuļi un pravieši un nav Dieva garas karti, bet ir tikai meistari un doktori, kas darbojas ar cilvēku žēlastību. Viņi tos skaidro nevis ar apustuļiem un praviešiem, bet gan ar Aristotelu vai ar kādu citu profesoru un vai visbeidzot ar savu mazo saprātu un cilvēku noteikumu palīdzību. Kādas ir sekas? Teoloģija kļūst par tukšām runām. Cilvēku izdomājums tiek pārdots kā dievišķs noslēpums. Šīs lietas mēs varam arī šodien ļoti skaidri redzēt un piedzīvot, un, manuprāt, mēs esam diezgan lielas atkrišanas priekšā un arī vienaldzības pret Dievu vārdu, un tam mēs varam skaidrot, katrs kā grib izraut kādu gabaliņu un pārdot to kā dievišķu noslēpumu. Piecpadsmitais paragrāfs. Tā bija apostuliska pilnība, negribēt zināt neko vairāk kā Kristu krustā sisto un saņemt visu zināšanu tikai no svētajiem rakstiem. Taču tagad ir nepieciešams maģistra grāds 7 brīvajās mākslās, kā arī doktora grāds, ar kuru ir saistīts visu pretējo viedokļu zināšanas. Pazīt Kristu vien šķiet pārāk vienkārša teoloģija. Pārāk daudz līdzības ar šodienu, lai mēs būtu vienaldzīgi pret šiem te padomiem, kas tiek runāts par svētajiem rakstiem. 23. paragrāfs. Kas tad var palīdzēt? Tikai viena lieta, kas ir nepieciešama – atgriešanās pie Kristus. Skatieties uz Kristu kā uz vienīgo vadoni. Ejiet pa viņa pēdām, neņemot vērā visus citus ceļus. Līdz mēs visi esam sasnieguši mērķi, ticības vienotību. Tāpat tās kā debesu skolotājs visu uzcēla uz svēto rakstu pamata, arī mums jāatsakās no visām atsevišķām konfesijām, tāda evaņģeliskām konfesijām, ja? Un jāpietiek ar visiem kopīgo atklāto Dieva vārdu. Ar Bībeli rokās mums būtu jāsauc, es ticu tam, ko Dievs ir atklājis šajā grāmatā. Es paklausīgi pildīšu viņa baušļus. Es ceru uz to, ko viņš ir apsolījis. Vēl šeit 27. tālāk uz priekšu, tāds interesants apgalvojums. Klausieties jūs, kristieši, dzīvība ir tikai viena, bet nāve mums tuvojas 1000 dažādos veidos. Ir tikai viena patiesība, bet maldi ir 1000 kārtīgi. Ir tikai viens Kristus, bet 1000 antikristu. Kas nav ar Kristu, tas ir antikrists. Tā ir antikristības būtība, kad cilvēks tic un seko un cer uz Kristus mācībai pretējo. Ziniet visi kristieši, ka tas ir nepieciešams atgriezties pie Kristus, vai arī jums jāiet kopā, jāiet bojā ar antikristu.
Un tālāk 10. nodaļā viņš tādu kopsavilkumu savelk visām lietām un noliek visu, tā sakot, arī ar savu personisko piemēru, kā viņš uzskata, kā būtu pareizi jādzīvo un jādara. Bet nosīšams tikai vēl divas lietas. 15. paragrāfs, kur mēs ieraudzīt tieši to, ko Zalmans mācītājs runās savās grāmatas nobeigumā. Šādi runā Komēnijus. Es neatstāju jums citu mantojumu kā šo vienu nepieciešamo, ka jūs bīstieties Dievu un klausiet viņa pavēlēm, jo tas ir viss cilvēku pienākums. Ja jūs to darīsiet, Dievs būs jūsu mantojums un jūsu vairogs. Jūsu atmaksa būs ļoti liela. Šo pēdējo laiku, kurā viņš rakstīja šo grāmatu, viņš dzīvoja eksīlā Amsterdamā, jo no Polijas viņu padzina, viņam bija jāglābjās bēgot, un viņam piedāvāja, mums kā 10 gadu viņš dzīvoja tur mēram. Un viņš nobeidza šo dzīvi lielā mērā vientulībā un šajās visās pārdomās. Un tad nākošais paragrāfs, ko viņš nolasītu, ir tas, ko viņš raksta savai draudzēji, brāļu draudzēji. To pašu es saku saviem brāļiem, manas satriektās baznīcas pārpalikušajiem dēliem. Mīliet kungu un kalpojiet viņam no visas sirds. Nekaunieties par viņu krustu, ko līdz šim esat nesuši. Nesiet to līdz galam, ja vēl vēlaties būt gudri. Es jums neatlaidīgi iesaku Kristus mantojumu, proti viņa nabadzību un viņa krustu. Tas jums kļūst par ceļu uz mūžīgiem dārgumiem, uz mūžīgo godību. Tikai jums ir jābūt Kristus garam un jāiztur līdz galam. Šāda pamācība, šī vīra, šī uzticamā Dieva vīra, kas uzaug Dievu priekšā, kā pazemīgs jēdz, bet dzīves viesuļos un vērtās izceļoja visos pasaules jūras ūdeņos. Dieva kalps, kas izredzēts patiesības un gaismas, par patiesību un gaismu tautē nešana, Dieva patiesību un gaismu, protams, bet pasaules nogudināts, izceļojies un neatradis piepildījumu visos pasaules darbos un gudrībās, atskāst sevi tā kunga priekšā laika beigās. Komēnijus, ideālists, filozofs, utopists, tomēr gaismas tēva instruments nest Kristus saprāta gaismu visām tautām. Viņš nodarbojās ar savām lietām un ar Dieva lietām pamazām, tomēr beigās atkārtot šo Dieva vārdu daudznozīmību un vienīgo pamatu visai dzīvei, tautas dzīvē. Tad viņš raksta šo testamentu, vienīgais nepieciešamais, kur gan ļoti maz lasa, jo cilvēkiem interesē tas, kas viņiem interesē un tas, ko viņi grib darīt. Tā būtība ir tāda, ka mums visiem ir pa laikam jāatgriežas atpakaļ pie Dieva vārda, jo pasaule mūs aizpludina projām no šī Dieva vārda. Un tas notiek, var teikt, dabiski pasaulē. Un mums ir jāpieliek savas pūles un griba, lai atgrieztos pie Dieva vārda, pamatlikumu, aksiomas, no kā viss ir sācies, caur ko viss ir radīts un pēc kura laiku beigās viss tiks piepildīts un nekas nenotiks savādāks. Bez Dieva vārda patiesības, mācības, pamācības un aizrādījuma mēs ejam bojā. Atkrišanā, netiklībā, bezdievībā, garīgā nāvē, kalpībā sātanam. Nav nekādu citu ilūziju attiecībā par Dieva vārdu, bet mums ir pilnīgi jāsaprot, ka viss, ko saka Dieva vārds, viss notiks. Līdz pēdējiem punktam, kā arī to saka Jēzus. Un tamdēļ mūsu aicinājums arī, ko Komēnijus, manuprāt, caur gadsimtiem aicina mācīties no Dieva vārda, likumu, krājuma un mācību grāmatas un neatkāpties no Dieva vārda nekad.
Slavu Dievam par šo vīru, šo pamācību, bet vislielākā pateicība ir, ko mēs iegūstam caur Dievu vārdu no reformācijas. Kad Dievu vārdu atgriezas tajā vietā, kur viņam ir jābūt, centrālajā vietā draudzēji. Slavu Dievam! Paldies, mīļie, par uzmanību!